Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, dārgie Latvijas Radio 2 klausītāji! Atkal ir tas brīdis, kad raidījums Ķepa uz sirds ir klāt pie jums, lai arī kur jūs visi šajā brīdī atrastos. Ar jums kopā Magnus Eriņš, bet mana kolēģe Ines Kreitsberga mums pievienosies nākamajā nedēļā. Lūk, tā kā rudens strauji pietuvojies, augstums ir klāt, apkure arī visiem vēl nav pieslēgta, katrs sildāmies kā protam. Viens no siltuma uzņemšanas veidiem gan cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem ir barības uzņemšana. Vai lielā apetīte augstajā laikā ir dabisks instinkts vai garlaicības mazināšanas iespēja? Ko darīt, ja pie mums mājās pēc barības nāk ne tikai putni, bet arī, piemēram, meža zvēri? Piebarot tos vai dzīt prom? Vai perspektīva ir mierīga līdzās pastāvēšana vai briesmas dzīvībai, piemēram, ja zvērs ir liels? Vai ziemā ēst tikai pašiem, jeb dalīties ar zvēriem un putniem? Par to mēs šodien diskutēsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums ciemos šajā reizē Rīgas zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns. Sveicināts, Māri! Labdien! Un putnu eksperts Ruslans Matrozis. Esiet sveicināts, Ruslan! Sveicināti! Ķepa uz sirds diskutē. Kungi, šis rudens ir diezgan interesants ar to, ka mēs esam uzzinājuši, ka pie mums mājās var nākt ne tikai pēc barības putni, bet arī meža zvēri. Kādam tas ir jaunums, kāds ir sajūsmā par to, kāds nē. Mūsu skatītāji un klausītāji ziņojuši ne tikai par lapsām, āpšiem, bet arī par lāci. Lācis jau tāda diezgan salīdzinoši reta parādība, bet kā ar pārējiem zvēriem, vai šajā gadā aktivizēs tie paši zvēri, kas citus gadus, jeb tā ir kaut kāda jaunā tendence? Māri, sāksim ar jums. Nekas jau tik ātri nav mainījies. Lāči kļūst arvien vairāk, tas nozīmē, ka ābeles arī cilvēkiem ir dārzos sastādītas, un ābolu raža arī ir labā. Tas nozīmē, ka arī lācis labprāt, ja tur apkārt staigā, viņš arī gribēs rudenī mazliet piepelnīt savu vēderu pilnāku, un uzaudzēt tauku kārtu, lai ziemā varētu iet gulēt. Līdz ar to arī pilnīgi loģiski, kā apkārtni viņš apsaimnieko, un jāreiz ābeles ir, tad tās arī ir jāizmanto, un tad jāstrāki mēdz arī uzkāpt augšā ābelēs, tēlot lielus čiekurus, un tad reizēm arī tas zars neiztur. Par lāčiem tas man gribētos domāt, salīdzinoši ekstrēms gadījums, kad pie tevis mājās atnāk lācis. Kas ir citi meža zvēri, kas ir bieži viesi šajā periodā? Viena daļa meža zvēru, tā saucamo, dzīvo mums līdzās itin tuvu. Bet tie, kas ir mazliet pat tālāk dzīvojošie, protams, lapsas, jēnots un āpsis arī atnāk ciemos. Tagad jau drīzumā varbūt arī kāds šakālis sāks parādīties tuvumā. Tiem, kam ir lielās aitu fermas, lielākas vai mazākas ganāmpulki, tad tur arī kāds vilks atnāks ciemos. Tā kā tagad lūsis arī uzskata, ka vairs viņam nav par ko baidīties, tad arī viņš var kādreiz atstāt savas pēdas, apdzīvotu vietu māju tūmā, tā kā visādi. Protams, pa mazajiem vāverēm, pelēm, grauzējiem, dažādiem mežiem un tā tālāk, tie jau mums ir ikdiena blakus. Rekā, Ruslan, pastāstiet par tiem putniem. Kad tad ir īstais brīdis, piemēram, piebarot putnus, jo esam dzirdējuši, ka pārāk agri, ja to dara, tas arī nav pareizi, bet ja tas putniņš atnāk pie mana loga un man jau gribas viņu piebarot, ja esmu jau to darījis, tad jau laikam ir jāturpina. Bet kā ir vispareizāk rīkoties, piemēram, putnu piebarošanas sakrā? Parasti jāsāk barot tad, kad uzkrīt sniegs. Tad, kad zeme ir pārklāta ar sniegu, un tas sugas, kas barojas pārsvarā uz zemes, netiek pie barības, un tad cilvēki viņam palīdz piebarojot visu šo sezonu, kamēr sniegs nav nokusīs. Bet ir, protams, virkne ar sugām, kuras pārslēdzas tajā brīdī, kad uzkrīt sniegs, tad viņi mēģina atrast barību augstāk. Tad kokos, krūmos, jebkurā cita vieta, kur ir, piemēram, seklas, dažādas zāles, kas iziet virspusē sniega kārtai. Bet lielākā daļa, protams, no putniem, kuri apmeklē mūsu barotavas pie loga, tad mazie putni, viņi jābaro tad, kad uzkrīt sniegs, un jāturpina, kā jau daudzas reizes teikts, līdz pārsvara pavasarim,
reizēm ir tā, ka vēl marta un pat aprīlī ir sniegs, tad turpinām to darīt, kamēr sniegs nav nokosis. Jāsaka, putnu piebarošana, cik mēs esam atraduši arī literatūra, vismaz Latvijas teritorija pastāv vismaz 130 gadus. Tad pirmie raksti par šo piebarošanu vēl bija muižnieku laikos, kad viens otru saka palīdzēt putniem pārzīmot. Un jāsaka, tie pat nebija sākuma gados tādi parastie mazie putni. Sākuma bija piebarošana laukīrbēm. Ja laukīrbe bija viens no medību putniem, un, protams, mednieki, kas bija arī visi tie vācu baroni, gribēja tāda ziņa palīdzēt uzturēt šo te putnu populāciju, lai nākošajā sezonu varētu ko šaukt. Pēc tam, protams, pakāpeniski viņi saka piebarot arī cits putnus, un tas izplatījās jau daudzās vietas, un protams, mūsdienas, kad pastāv faktiski tāda industrija, putnu piebarošanas industrija, pirms tam bāroja ar to, ko varēja dabūt dažādam sekliem. Šobrīd mēs varam aiziet uz veikalu un nopirkt visu, ko. Dažādas seklas, dažādam sugam, un šeit vienmēr būs tādi divi viedokļi, vai nepiebarot, vai piebarot, un cik ilgi piebarot. Un jāsaka, mūsdienas jau faktiski pēdējais 20-30 gados mums tā piebarošana no tādas tradicionālas ziemas piebarošanas, daudziem cilvēkiem nozīmē piebarošana visu gadu. Tātad arī vasarā, un, protams, tā ir nākamā galējība, kad mēs jau nepalīdzām vairāk putniem, bet cilvēki, kas piebaro putnus un citus dzīvniekus siltajā gada laikā, kāpēc viņi to dara? Viņi gūst pozitīvu enerģiju, emocijas. Ir, protams, cilvēki, jau īpaši vecie cilvēki, kas regulāri no savas pensijas nopērk maizīti vai kaut kādu citu barību un iet katru dienu barot gulbjus, pīles, pa ziemu arī citus putnus, un viņi gūst to prieku, to emocionālo prieku, ka viņi palīdz, ka viņi var darīt kaut ko lietas laba, lai palīdzētu uz šiem, viņu prāt varbūt tādiem dzīvniekiem, putniem, kuri nespētu bez viņam tik galā. Līdz ar to, protams, ir vietas, kur, piemēram, vidzemē ziemā atnāk krietni ātrāk, tur ir augstiene, tur ir augstāk, un es redzēju daudzos gadījumus, kad cilvēki vienkārši piebaro, lai viņam būtu ko paskatīties aiz loga. Viņam, piemēram, mājā, tur ir dārs, un tāda ziemas laika, tur nekādas kustības nav, tur tā kā mirusi zona. Bet, ja ir putni, ir kaut kāda, tādas pozitīvas emocijas, un pie tam tā piebarošana daudz viet tiešām regulāri apmeklēt kaut kādas vietas, piemēram, Smiltenes pilsēta. Pirms kaut kādiem 15 gadiem izstaigājot to centru, es atradu, man liekas, tikai 2 barotavas, kuras bija tukšas. Tagad aizejot pa rajonu par to pašu, var redzēt 10 barotavu. Tā kā kaimiņš skatās no kaimiņa, un tā kustība, piebarošanas kustība, viņa tā kā izplatās, protams, visvairāk ieinteresēti bērni, jaunieši, kas arī vēro tos putnus, bet cik piebarot, kādas sugas piebarot, tā ir tāda sarežģīta problēma. Ir sugas, kas pie mums pilsētas, piemēram, tie paši zvirbuļi, dzīvo visu gadu. Un viņi tiešām ziemas mēnešos, viņam būs grūti, ja būs barga ziema, ilgstoša periodā atrast barību, un visticam, ka tā populācija ļoti samazināsies. Bet ir citas sugas, kas tiešām var atrast citur barību, viņi klejo pa rajonu, un ja tur nav ko ēst, tad viņi aizlido tālāk. Piemēram, tie paši strāzdi, zīdastes un tā tālāk. Tā kā, piebarojot kaut kādu konkrētu grupu vai piebarojot visus putnus, tā ir ļoti tāda komplicēta problēma. Lūk tā, mēs pēc maza mirklīša turpināsim šeit Latvijas Radio 2 ēterā raidījumu Ķepa uz sirds. Nekur nepazūdiet no radioaparātiem. Drīz turpinām. Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds. Ar jums kopā Magnus Eriņš, šī ir radiopārraide Ķepa uz sirds Latvijas Radio 2 ēterā. Pie manis šajā dienā viesos Rīgas zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns un putnu eksperts Ruslans Matrozis. Mēs šodien runājam par dažādām lietām, kas saistītas ar meža zvēru piebarošanu un par to, kā tad ar viņiem dzīvot, sadzīvot vai kā citādāk. Es gribēju dzirdēt no jums par ēnas pusēm, kas notiek tad, kas ir varbūt tās negatīvās lietas, kas atnāk līdz meža zvēriem uz, piemēram, privātu teritorijām saistībā ar piebarošanu. Tas noteikti vienai daļai klausītāji, kuriem ļoti romantiski šī ideja šķiet un varbūt domāju vairāk par sevi. Kas tad ir tas, kas nav patīkamais? Māri, sāksim ar jums. Tas, kas nav patīkamais, pirmkārt, tas dzīvnieks vienkārši var sākt biežāk uzturēties jūsu apkārtnē.
Teiksim, ir noteikti apstākļi, kad viss ir kārtībā, viss ir forši, vismaz konkrētajā situācijā. Jā? Ļoti jauki, kā mums patīk tas viss un tam līdzīgi. Un tad pēkšņi izrādās, labsēns nāk piemēram ciemos. Un tad izrādās, ka mēs esam iegādājušies vistiņas un pīlītes, un mēs tagad viņas gribētu paaudzēt, un olas svaigas un tā tālāk. Tad arī labsēns nāk apciemot tajā periodā. Un tad vairs tas mums nepatīk. Un paši vien esam par to atbildīgi. Jā, tieši tā. Un pieradinot šos dzīvniekus būt tuvumā mums, mēs arī šiem te dzīvniekiem radām problēmas. Jo, teiksim, labi, mēs pret šo dzīvnieku, teiksim, izturēsimies ļoti labsirdīgi. Ja? Tā kaimiņš varbūt tās nevisai. Un viņam nepatiks, ka tas konkrētais dzīvnieks atrodas jau krietni tuvu viņu dzīves vietai. Tad atkal sāksies konflikti tam dzīvniekam ar šo kaimiņu un tam līdzīgi. Otrām kārtām, viena lieta ir tā, ka labi, tas dzīvnieks uzturās tuvumā un mēs viņu nebarojam. Tad tomēr šī distance paliek mazliet garāka. Ja savukārt mēs sākam piebarot, tad arī mūsu distance savstarpējā samazinās. Tad vienā brīdī šausmīgi gribēsies uztaisīt selfiju, un tad braši skrienot pie tā dzīvnieka, viņš pēkšņi var sākt iztulkot, ka tas ir briesmu signāls, ka tu uzbrūc tam dzīvniekam, jā, lai labu gribēdams no selfiju gribētu uztaisīt. Un rezultātā viņš ņem un sāk aizsargāties un sāk lietot zobus vajadzīgajā brīdī. Nākošais, ja mēs viņu barojam, ar ko tad mēs viņu barojam? Labs jautājums, kas kuram ir, vai ne? Vai ne ar to, ko viņš dabiski gribētu un kas viņam būtu vajadzīgs. Mēs varam aizšaut riktīgi greizi ar sieriem, ar kaut kādām desiņām un vispārējo, kur ir garšvielas klāt un dažādi konservanti, vai ne? Jebkas, kas nav vajadzīgs dzīvniekam, tas noteikti ļoti pēdiņās palīdz viņa dzīvē. Tieši tā. Un cik ir dzirdēts arī gulbjiem it kā no lielās maizes ēšanas arī pēcnācēju skaits esot mazāks konstatēts it kā. Tā ir Ruslana? Kāds saka? Cik man zināms, precīzi tādi pētījumi nav bijuši, jo pamata daļa no gulbjiem, kas nāk uz piebarošanu, to mēs varam apstiprināt pēc gredzenotiem putniem. Tad iezīmēti, viņi visu laiku tiek kontrolēti, mēs redzam, cik tālu viņi lido, kur līgzdo un tā tālāk. Par līgzdotājiem ir vairāk zināms, kā piemēram pilsētas teritorija, tie paši paugurknābja gulbji līgzdo, ja mēs ņemam piemēram Rīgu jau pēdējos 40 gados. Un ja mēs salīdzinām, cik mazuļu skaits gulbjiem pilsētas teritorijas ūdeņos, tie ir kādi 30-40 pāri. Un piemēram apkārtējās teritorijas, tajā paša Babītas ezera, tad Rīga ir uz vienu mazuli pat vairāk. Aha, labāka dzīvošana. Tāda lūk tā statistika. Viens jautājums jūsu virzienā arī tāds, piemēram, es esmu lasījis, ka, piemēram, meža caunu meklē māju bēniņus, mierīgi un tādu klusu vietiņu, lai, piemēram, vairotos, un mājas saimnieki domā, ka viņi mājās ir spoks, jo viņi dzird aizdomīgas skaņas. Piemēram, ko tad dara šie zvēri, kas nāk mājās, un vai vienmēr tā ir tikai barības ieguve? Barības ieguve tur arī bēniņos labprāt ir iespējama. Bet vai tā ir tikai barības ieguve? Es ar šo jautājumu domāju vairāk, vai viņiem ir kaut kāds ekstrā plāns bez tā, ka tur ir tikai ēdiens, vai viņiem ir vēl kaut kas viņiem šķiet interesants, neskatoties uz to, ka tur dzīvo cilvēks. Biežāk šīs caunas arī tiešām rudens ziemas periodā apmeklē un taisa traci bēniņos, bet pat šogad arī bija zvans, kad arī mazuļi tur pēkšņi vasaras laikā ir bijuši mājas bēniņos, tā kā arī šo te vietu, acīm redzot, tā cauna ir atradusi par labu esamu un tur mēģina dzīvot. Un tad arī līdz ar to arī šeit ir tā skaistā ēnas pusē, ja? Te viņš ir, te viņš taisa traci, ko tagad darīt? Tātad, ja tur ir mazuļi, tad tas nozīmē, ka jāizcieš līdz tam laikam, kamēr tie mazuļi izaug tādi, ka viņi pamet kopā ar vecākiem šo te mājas vietu un dodās kaut kur klējojumos. Citu variantu īsti nav. Lūk, tā katru reizi izvērtēsim, katru reizi skatīsimies, domāsim līdzi tā, lai viss atbilst kaut kādām normām katrā konkrētajā situācijā. Piemēram, šajā situācijā, lai viss būtu tieši tā, kā tam ir jābūt. Visur kopā. Ķepus sirds. Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs, podkāstu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepus sirds.lv arhīva sadaļā.
Mūsu klausītāja Elita stāstīja par savu putnu barošanas pieredzi. Viņa putnus baro ar lobītām saules puķu sēkliņām, tās tiek barotavās saliktas ar lielu kaudzi, un tad vietējie dzeņi sāēdoties tā, ka nevarot vairs aizlidot. Guļot un atpūšoties, kamēr paliek vieglāk, un tikai tad lido prom. Putns vispār var kontrolēt savu barības uzņemšanu? Tādi gadījumi, kad putns nevar no barotavas aizlidot, man nav zināms. Es pats neesmu redzējis, bet, piemēram, par tiem pašiem ūdens putniem es varu pateikt, ka vietas, kur diezgan bieži piebaro, var redzēt, ka, piemēram, brīvdiena, sestdiena, 12. neviens vairs negrib ēst to maizi. Ne gulbi, ne pīles, ne kājas, tā maizi reizēm peld pa ūdeni. Un var redzēt, ka putni paidiši, viņi aiziet mazliet tālāk no tās barotavas, guļ, atpūšas un varbūt kaut kāda, nezinu, ja viņam enerģijas nepatiks, dienas otrajā pusē atkal pietuvosies tai barotai un atkal pieņems to barību. Visticamāk, lielā daļa, protams, spēja kontrolēt, un viņi jūt, ka viņi pietiekami daudz apēduši. Pie tām jāsaka, ka ūdens putniem tiešām tā maize vai kādas citas barības, ko cilvēki atnes, tas ir papildus pamatbarība, jo viņi barojas ar aļģiem, ja ir vieta, kur pabarots, viņi to pieņem, un daudzos gadījumos viņi var redzēt pat atlīdos tādu piebarošanu, kaut kādā 10-11. No rīta viņi paiet, pēc tam pārtraukums, tad viņi vēl pieņem to enerģiju un tad lido prom. Tā kā viņi neuzturās lielākoties tājas piebarošanas vietas visu dienu, jo, ja ir barotāji, pietiekami daudz barības, viņi paiet un iet prom. Tad tehniski var būt tā, ka mēs varam putnus pieredzināt līdzīgi kā suņus konkrētai ēdienreizei noteiktā laikā, piemēram. Es esmu izdomājis, ka es tagad piebrošu putnus, un es to darīšu tikai 4 pēcpusdienā. Un tad viņi zina, ka pirms tam nebija, šajā laikā ir. Un es visu ziemu konstanti 4 pēcpusdienā dodu viņiem, viņi pēc būtības tad varētu arī ierasties uz servētajām pusdienām. Kā tas notiek putnu pasaulē? Piemēram, par tiem pašiem gulbiem, kuri ir apgredzinot, un mēs varam izsekot katra putna ritmam, tad kontrolējot gredzenos, un tad mēs redzam, piemēram, pat tie gulbi, kas nāk uz piebarošu uz konkrētu vietu, viņi tur neparādās katru dienu. Viņi reizēm atlido, tad ir pat dažu nedēļu pārtraukums, tad viņi vēl parādās, kaut gan ir tādi, kas tur lido katru dienu. Tas ir atkarīgs no katra īpatņa kaut kādām īpašībām, un ir tādi, kas, piemēram, vienu reizi novēroti, un pēc tam tikai nākošajā gada tur parādās. Kaut gan tie gulbi tiek kontrolēti regulāri, tur gandrīz katru otru dienu kāds ieziņo, kādi tur ir grēdzieni novēroti. Tā kā ļoti atkarīgs no katra putna. Varbūt kaut kādi tiešām lidos laiku pa laikam, ja viņam nebūs kaut kāds cits lietas. Tajā periodi, piemēram, tie ir nelikstojošie putni. Ja tie ir likstotāji, tad viņi visticamāk tikko būs atbrīvojusies no ledus kādi ūdeņi, tad viņi būs uzreiz prom. Neatkarīgi no tā, vai baro vai nebaro, viņi būs tā vieta, kur viņam jāizsargā. Un tad mēs redzam, ka, piemēram, agrs pavasaris var it kā ledus, bet gulbi jau atlido un kontrolē savu situāciju. Es nezinu, ko viņi tur ēd, visticamāk, viņi kaut kur citur paidāt un atkal lido uz to ledus ezeru. Un gaida to brīdi, kad atkustīs, lai atkal varētu dominēt un parūpēties par to, lai savu teritoriju būtu drošībā. Jā. Runājot par meža zvēriem, vēl pirms meža zvēriem, Māri, tev bija kas par gulbiem sakāms? Es gan vēl tomēr teiktu, ka barībai tomēr jābūt no rīta. Tas vairāk attiecās uz šiem te mazajiem putniem, jā. Jo tomēr nakts ir bijusi augsta gara, un tas enerģijas līmenis ir, enerģija ir patērējusies pa nakti, un tomēr tai barībai no rīta ir būtiski būt, vakarā tas ir mazāk būtiski. Tāds ieteikums. Labi. Bet tad katru dienu. Arī tad, kad ir augsts, un tad, kad ir arī ļoti augsts. Tas, cerās, būs putnu barotājiem un putnu piebarotājiem. Māri, bet ja jau runājām par tiem zvēriem pirms kāda laika raidījumā, ko beigās darīt? Forši kamerās labi izskatās, rekur laps, rekur āpsis un tā tālāk un tā tālāk. No vienas puses zinām, ka meža zvērs, savvaļas, bet no otras puses, skaisti, nav jāliek YouTube, kur tev pašam viss ir acu priekšā, bet vai ir kādi no meža zvēriem, kuriem noteikti stingru nevajadzētu iedot, kas var tiešām vislielāko šmuci sataisīt? Labs jau tu pieminēji kā tādu piemēru, kas varētu arī pēc tam tendēties uz vistu kūti vai ne, un mēģināt kaut ko nokost. Un ne tikai, protams, ir vēl virkne ar mazākiem dzīvniekiem, kas varētu būt vai ne pusdienas lapsiņai, bet kas tur vēl ir tajā sarakstā, kam labāk, tomēr
labāk dzīvo mežā. Smuki izskaties, bet labāk dzīvo mežā. Nu, ne tikai lapsai, protams, vēl viena smuka ēnas puse ir, viņi jau tomēr slimo arī. Un mums tomēr mājās ir gan suns, gan kaķis. Un, piemēram, kašķis ļoti patīk arī sunim. Un, ja tur tāda pati puslima lapsa staigā apkārt, tad ir jāsāk uzmanīties par to. Būtībā es gribētu teikt, ka būtu labi saglabāt veselīgas attiecības starp dzīvniekiem un cilvēku. Pārmērīgi tomēr šos te meža zvērus nebarot. Neaizrauties ar šo te lietu. Vasarā noteikti nē. Galu galā tomēr vasarā barības pietiek daudz un dažādas. Jā, un viņam tomēr ir ko medīt un ir ko darīt. Un man vairākus gadus atpakaļ bija tāda visai laba draudzene rudacīte. Lapsa, kurā es pļāvu sienu, un tad viņa nāca pastrādāt mazlietiņu. Tad iedomājieties jauko skatu, ka viņa vienā medību reizē sabāž mutē 11 strupastes, peles, un tad ar visām dodās uz māju pabarot savus mazos. Un ja viņa šīs 11 strupastes neapēstu, bet nāktu pie manis, arī dzan, jā. Tā kā es labprātāk tomēr ieteiktu skatīties, vērot šos dzīvniekus, iepazīt viņus, bet tomēr neizaicināt viņus uz kontaktēšanos, uz pārmērīgu pietuvināšanos, piebarojot un tā tālāk. Āpsis arī atnāks ciemos, jā. Pirmā reizē viņš izskatīsies forši, bet tad, kad jūsu pagalms koptais mauriņš būs tāds ar mīnām? Nē, ar caurumiem. Ar caurumiem, jo āpsis ļoti labprāt ēd tās sliekas, kas ir mauriņā. It īpaši, tad, kad nopļauja mauriņu ar to spārdītāju, kas nevis grozā savāc, bet izārda to visu nopļauto pa placīti, tad tur ir foršā mēslojums veidojās, un tur ir forši daudz sliekas, un tad ņem. Māri, tu diezgan trāpīgi jau pārgāji uz āpšu tēmu, jo mums raidījumā Ķepos sirds ir atsūtīts video ar āpsi. Publicists Lato Labs arī ir mūsu fans un skatās Ķepos sirds, un viņš āpsi piebaro katru dienu ar kaķu barību un ir konstatējis, ka āpsis uz maltīti jau sāk nākt ne tikai katru dienu, bet katru dienu arvien agrāk. Kas būs tālāk? Tas, ko tu teici, mauriņš būs iznīcināts pavasarī? Ne tikai pavasarī, vasarā, rudenī viņš arī tīri labprāt nāks apciemot. Bet vai kaķu barība ir labākā barība āpsim? Jebkurā gadījumā dābīgo barību neviens nevar aizvietot, un visi šie te mēģinājumi piebarot ar šīm te mākslīgajām barībām tomēr nav tas pats labākais. Labi, tad ko vajadzētu dot tieši, piemēram, šajā gadījumā āpsim? Lato Labs ir izdomājis, bet viņš piebaro, viņš baros, un viņš tagad ir izdomājis, šis āpsis ir mans draugs, es viņam došu, ko viņam vislabāk dot tam āpsītim? Sliekas, kukaiņus, kāpurus, to, ko dabiski ēd. Ogas arī tur dažādas, tā kā labāk iestādīt ogu krūmu nekā, teiksim, barot ar kaķu barību. Redz, šajā gadījumā dzīvnieks atnācis ir pie jums, bet viņš ir pats par sevi spējīgs parūpēties. Tad, iejaukties viņa barības bāzē, nebūtu īsti labi. Savukārt ir citi gadījumi, kad tiešām ir problēmas, kad patiešām vajag palīdzēt un tad kaut kāds ievainots dzīvnieks vai tam līdzīgi, un tad, teiksim, tās vietas, iestādes, kuras ar to nodarbojas, tad, protams, viņi nevar lielos daudzumos sagādāt sev šos te kāpurus un tā tālāk, jā, tad arī viņi izmanto šo te suņu kaķu barību. Bet no laba prāta, ja āpsis tur dzīvojās, kāpēc viņam vēl kaķu barību dot? Lai barojās ar to, kas ir. Noteikti, ka pēc kāda laika šis te mauriņš būs ar melnām zonām. Ar irdinājumiem, ja tā to var teikt. Aerētas. Jā, tieši tā. Mēs pēc maza mirkļa turpinām tālāk raidījumu Ķepos sirds. Man ir vēl virkne ar jautājumiem, bet laiks ir nepielūdzams, un tas ir tieši tik daudz atvēlēts, cik parasti tas ir atvēlēts raidījumā Ķepos sirds. Bet nemūciet nekur projām, pēc mirklīša turpināsim tālāk. Tu esi mans draugs, Ķepos sirds.
Labdien, ar jums kopā joprojām Magnus Eriņš. Šī ir pārraide ķepa uz sirds. Esiet sveicināti visi Latvijas Radio 2 klausītāji. Mums šodien forša saruna. Māris Lielkalns no Rīgas zoodārza ir ieradies un putnu eksperts Ruslans Matrozis. Mēs runājam par to, kā gatavoties šajā rudens sezonā. Vai gatavoties, vai piebarot, vai nepiebarot, kāpēc nē, kāpēc jā. Respektīvi visas interesantās lietas, par kurām varam runāt šī visa sakarā. Mums, starp citu, ziņoja arī par lapsu Carnikavā, Māri, kur lapsa nākusi ēst vistas, par to, ko tu jau minēji pirms mirkļa. Tur risinājumu izdomājuši vistu saimnieki. Noķēruši lapsu ķerambūrī, aizveduši uz mežu. Tas ir normāls, pareizs risinājums. Kur lapsa paliks? Lapsa nav teritoriāls dzīvnieks. Man ir daudz jautājumu par lapsām. Rudenī jau tomēr viņas klejo vairāk. Pieļauj klejošanu vairāk apkārt. Protams, tās ir nelegālās medības, protams, Tā lai to saka. Jā, tur patiesībā šīs lietas visreālākais un pareizākais būtu risināt ar medniekiem, tā lai tās būtu atbilstu likumiskām lietām. Labi, bet ja, piemēram, te ir bijuši iesaistīti mednieki un viss ir atbildes likumiskām lietām, viņi vistinieki ir izdomājuši, labi, mēs paši netiksim galā, sauksim profiņus. Katrā gadījumā šāda te pārvietošana uz citām vietām, jā, tas būtu labs variants. Cik, piemēram, tālu lapsa būtu jāizved no savas mājas? Krietni kilometri gan tur ir. Kāds 100? 100 jau noteikti ne, bet vairāki kilometri noteikti. 20? Varbūt 10, 20 kilometri. Aha. Var piemēram, uzdāvināt to lapsu kādam sliktam kaimiņam. Patālākam. Bet kā ir ar teritorijām un lapsām? Laps taču ir diezgan teritoriāls, vai nav tomēr? Katrā gadījumā, tā ir lapsai, kas tiks pārvietota uz citurieni, tā ir, protams, ka būs savā vietā atkal jaunajā vietā jāiekaro. Tātad tur var rasties arī... konflikti, protams, ar vietējo faunu, vietējo populāciju tur būs, jā, tas ir neizbēgami. Mans jautājums nākamais patiesībā ir tāds, kam ziņot un ko darīt. Klausītāji, kuras mājās nonāca lapsa, teica, ka esot zvanījusi gan PVD, gan pašvaldības policijai, abas divas instances ir atteikušas palīdzēt. Ja tā ir vienkārši lapsa, kurā atnākusi ciemos ir, tas ir visticamākais, ka tā. Bet, ja tā ir lapsai ir kādas problēmas, tad šīs abas iestādes ir tās, kuras informēt. Ķepa uz sirds noskaidro. Ruslan, domājot par putniem vai putnu vidū, ir kādi veiklāki barības ieguvēji, jeb tās barības ieguves iemaņas visiem plus mīnus ir vienādas? Ir atrakas sugas, kas var, piemēram, starp pīlēm esmu ievērojis, ka meža pīle ir tāda lielākā, viņi tā dzīvo pilsētas un apdzīvoties vietas ilgstošāku periodu, bet kaut kā citas sugas, piemēram, tie paši baltveidiri, kad viņi ziemo, viņi tādi pusi vieglāki, ātrāki, un tad, kad cilvēki piebaro, tas baltveidiris skrien tādā ātrumā, ka viņš apdzen visas meža pīles, paķer to visu un paspēj vēl aizskriet. Bet citiem tas ir individuāli. Visticamāk, no maziem putniem ir kādi, kas pielāgojušies. Ja tur tiešām ir konkurence, ir barotava, kur reizēm var būt kaut kā 10-15 sugas, dažādi barības objekti, tad ir tādi, kuri ir agresīvāki, ātrāki, tādi dzilnīši parasti ir tādi bezkaunīgāki, aizņem to vietu un tā kā nelaiž nevienu citu klāt, kamēr nav paēduši. Atkarībā no tā, kādas sugas tur pārstāvēts. Ir tāds, kas lēnāk, kas gaida savu kārtu, var redzēt, ka vienkārši sēž, gaida, kad aizlidos cits, tad pielīdos klāt, paņems, kamēr apēdīs, atkal gaida. Ruslan, no savas pieredzes vai pašam sanāk barot putnus, vai tomēr ne? Tā kā es dzīvoju pilsētā, man nav īpaši tādu iespēju. Man, piemēram, pie logā arī nenāk tur daudzas sugas, tur ļoti tāda vieta, kas neveicina tādu sugu koncentrāciju, bet runājot par, piemēram, ūdensputniem, es piebaroju tikai, piemēram, lai pētītu paaugurtnābja gulbjus, gredzenotu vai nolasītu to gredzenu, tādiem mērķiem. Es to nedaru speciāli, bet ir diezgan daudz cilvēku, kas tiešām prasa, interesējas, mēģina saprast, kā un ko darīt. Es arī vienmēr saku, ka no sākumā izdomājiet, kāpēc jūs to darīsiet, vai jums būs interesi to turpināt, vai jums ir zināšanas, ja ir, kur ir bukleta, kur tāda linki, tur var izlasīt un pieņemiet lēmumu, vai to darīt vai ne. Ja var palūgt, varbūt kādu recepti var pastāstīt, padalīties, kas tad būtu jāieliek putnu barotavā, lai mēs nepārkāptu kaut kādus noteikumus, kas ir saistīti ar putnu barības uzņemšanas paradumiem?
Ja mēs runājam par maziem putniem, tad jo vairāk dažādu barības veidu, piemēram, dažādas sekliņas, pieķis, kurš nav sālīts, kurš ir dabīgs vai kaut kādi citi, piemēram, tie paši āboli, kas paliek reizēm, var uztaisīt dārzā tādu ļoti dažādu barību, tādu noscītu zviedru galdu putniem, un tad tur pulcēsies dažādas sugas, kuras katra var izvēlēties vienu vai otru. Reizēm ir tā, ka cilvēki vienkārši ieber kaut ko vienu, ļoti nepareizi vienkārši maizes šķēli noliek. Protams, ziemā tā paliek pilnīgi sacietējusi, un to maizi neēdīs daudzi putni, bet ja tur būs tāds komplekss, ko arī mūsdienas, man liekas, var nopirkt dažādas seklas, tāda miksa, tad katrs putns izvēlēsies to, kas viņam patīk. Ne tikai saules puķu sekliņas, piemēram, kuras daļa no putniem var āpēst, daļa pat nevar. Vai viņam ir grūti to darīt, bet ja būs seklas dažādas bez mīzes, tā tālāk, tas to veicinās, un tad var redzēt pat, kura no sekliņām populārākā, piemēram, pilnīgi tiek iztīrīts viens sekliņu veids, tad varbūt piebert vairāk to. Tas, acīm redzot, ir garšīgāk, dod vairāk enerģijas, un putniem vairāk nepieciešams šajā vietā. Vienmēr tas tā labi. Pirmais, kas pazudīs, noteikti ir saules puķu sēklas. Tās ir treknas. Tās patīk, jā. Tās viņiem garšo, bet ar to pārcensties nevajag. Bet ir vēl viena nianse. Putnu gripa. Un ūdensputni ļoti labprāt ar to slimo. Un šādi tieši lieli sakopojumi ar ūdensputniem arī var kalpot kā infekcijas perēklis, tad tur labi nav. Un tur arī saka, ka cilvēks arī varot saslimt, tā kā jābūt tomēr uzmanīgiem, kam un pārmērīgi uz lielo milzu barošanu īsti neiet. Pieliekot punktu mūsu sarunai, vēl daži jautājumi, Māri, tavā virzienā. Redz, mums šeit pavisam nesen, kad svinējām 5 gadu jubileju radioēterā raidījumam Ķepus sirds, pie mums viesojās Guntars Račs un Jānis Lūsēns. Jānis Lūsēns stāstīja, ka viņa mājā valkā nākot lācis, jo pie mājas ir redzēti lāča izkārnījumi. Mēs pasmējāmies, pašausminājāmies, novēlējām veiksmi Lūsēna kungam, bet vai tas gadījumā nav diezgan bīstami? Piemēram, suņiem, kaķiem, tie var atrasties sētā vai baigi jāsāk domāt, ja lācis kaut kur tur šeptē apkārt? Tieši no fiziskas bīstamības viedokļa. Ja tas suns, piemēram, nokaitinās to lāci, tad lācis arī paskaidros lāča tiesības. Ja vēl tas suns būs piesiets, tad sunim patiesībā nav nekāda izreža. Tad daudz variantu nav, protams. Tā kā lācis ir labs līdz tam brīdim, kamēr viņš ir pietiekami lielā attālumā. Tad, kad viņš jau ir atnācis ciemos, un patiesībā lācis ļoti ātri mācās visu. Un tīri fiks iemācās diedelēt no cilvēkiem. Bija arī gadījums, kad tur ceļa malā stāv lācis un strādā par policistu un ievāc nodevas. Cilvēks jau, protams, tīri labprāt arī met viņam dažādu skumosus, jo galu galā, paklausieties, es lāci pabaroju, tas tad tīri vismaz, kur Twittera, bet Instagrama ziņā ir, un tad arī var sākt rasties konflikti. Bet tas, piemēram, lācis, kas iet pie Jāņa Lūsēna, ap viņu māju tur siro, viņš nāks arī vasarā, kā tev šķiet? Grūti teikt. Ja viņš turpat tuvumā atradīsies, un ja viņš būs, kā teikt, jau sadraudzējies ar Lūsēnu, tad arī tur varētu būt biežāka ciemošanās, bet ja komponists nebūs veicis dažādus piebarošanas darbus, tad arī lācēnam varētu nebūt liela interese par viņu tā regulāri apciemot. Diemžēl arī lācis tūmā laikam tomēr nekalpos par laimes lāci no mums zināmiem stāstiem. Jo arī manu dārziņu lācis izstaigāja pa burkāndobi, pa vienu dobi aizgāja uz vienu pusi un pēc tam nāca atpakaļ pa otru dobi, bet, diemžēl tajā gadā nebija nekāda izcilā burkānu raža. Tā kā milzīga raža no tā netapa. Aha. Sapratām analoģiju. Kungi, es gribēju pateikt lielu jums paldies par atvēlēto laiku raidījumā Ķepus sirds. Ja varam uzlikt tādu punktu uz i raidījuma noslēgumā,
tad kas tad būtu tas kopsaucējs? Kā cilvēkam vispareizāk rīkoties šajā te ziemā saistībā ar dzīvnieku piebarošanu? Darīt to adekvāti, darīt to pareizi, izmēlēties pareizo barību, nepārspīlēt kaut kādos brīžos noteikti. Ko jūs vēl varētu ieteikt? Saprātīgām robežām vajadzētu būt. Redz, man tomēr īsti tā gulbju piebarošana visā Latvijā īsti nepatīk. Jo gulbis tomēr ir tāds, kuram vajadzētu tomēr aizlidot. Un ja viņu jau rudenī, tagad, kad galīgi nav nekāda vajadzība viņu piebarot, viņu sāk piebarot, jā, tad viņš vienkārši saprot, nav jēgas lidot. Priekš kam? Man būs barība. Un tad viņš tur paliek, un barība ir, un tad vienā brīdī barības vairs nav, un tad sākās zvani ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, šausmas gulbītis ir iesalis, tur dīķa vidū viņš tur ir, apkārt ir ledutiņš, jā, un tad glābējiem jābrauc glābt to gulbi. Lūk, viena lieta. Ruslan, pievienosies ar kādu savu padomu? Šajā gadījumā var arī oponēt par tiem pašiem gulbiem. Tas ir vairāk kā informācija, ka, piemēram, tajā pašā Rīgā no 30-40 likstojošiem gulbju pāriem pa ziemu šeit palika 3-4. Tātad 10% tika. Visi pārējie aizlido. Tas ir rezultāts. Mēs nezinām precīzi, kur viņi aizlido. Daudzos gadījumos viņi iespējams arī pavada ziemu kaut kā cits apdzīvotais vietas vai Baltijas piekraste, bet vienkārši piebārojot putnus, tiešām novērtējiet, vai jūs nenodarīsiet viņam kaitējumu. Protams, cilvēki daudzos gadījumos vienkārši nesaprot, kā viņi to var izdarīt, bet rīkojoties gudri, ja tiešām, paliek apkārtnē vēl ir pietiekami daudz barības, tad varbūt sāciet barot tad, kad ir nepieciešams, tad, kad tie putni paliek un tad, kad viņam tas ir vairāk vajadzīgs. Tas, protams, varbūt nav tik viegli izdarāms, bet ja jūs redzat, ka putni nāk jūs ciemos kaut kur pie loga un kad tiešām viņi prasa vai kaut ko pievērš uzmanību, varbūt tad ir pienācis laiks tai piebarošanai, ja jūs agrāk tur barojat, viņi atcerēsies, ka tur tā vieta ir. Ja noignorēsiet, visticamāk viņi aizlidos. Bet ja noignorēsiet februārī, visticamāk viņam daļa no tiem vienkārši aizies bojā, viņi nevarēs, viņam nebūs tik daudz enerģijas vai aizlidot. Ziemas sākumā to vēl var, bet, ja jūs kaut ko darat un ziemas otrajā pusē, tad maksimāli jācenšas palīdzēt līdz pavasarim. Īsts labs padoms daudzveidībai. Barotavu nenolieciet pie loga, bet tālāk. Tad tā daudzveidība būs lielāka. Ļoti labs padoms. Lielu paldies jums abiem diviem. Vēlējos pateikt par to, ka atradāt laiku un izskaidrojāt dažādas lietas, kas mūsu klausītājiem var interesēt. Pie mums šodien viesojās Rīgas zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns. Paldies, Māri! Un putnu eksperts Ruslans Matrozis. Paldies arī jums, Ruslan! Murrājam! Ķepa uz sirds! Es savukārt jums saku lielu paldies par klausīšanos un gribēju atgādināt, ka ķepa uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepauzsirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš un raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu! Atā! Ķepa uz sirds! Informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.